Jaunajā teikā strādājušie vecāki ir labi pazīstami ar šī mēneša nomnieku – bērnudārzu Dūdiņdārs. Iespēja vest atveses uz bērnudārzu, kas atrodas tepat blakus darba vietai, būtiski atvieglo vecāku ikdienas gaitas. Sveika! Sveiki! Pastāst lūdzu, kāds ir Dūdiņdārza rašanās stāsts un cik ilgi jau bērnudārs darbojas? Kopš sevis atceros, es esmu kopā ar bērniem. Un tad beidzot 24 gadu vecumā, es aizejot no ofisa darba, es sapratu, ka kad es lekšu iekšā. Es lekšu iekšā tajā nezināmajā un beidzot sekošu savam sapnim un izveidoju dārziņu, kurš novembrī jau būs 11 gadu vecs. Kādi faktori bija svarīgi izvēloties bērnudārza atrašanās vietu tieši jaunajā teikā? Par atrašanos jaunajā teikā man arī ir savs stāsts, jo tā kā mēs jau 4 gadus bijām dažu kvartālu attālumā no jaunās teikas, fokus bija uz to, ka es vēlos paplašināties un atrast jaunu vietu. Un man vienu dienu nācās braukt pa VEF tiltu. Un tās bija tas laiks, ka jaunā teika vēl attīstījās, kas sākās ēku būvniecība. Un man pietika ieraudzīt šo būvniecības žogu, kur bija uzraksts, ka šeit būs veikals, sporta klubs un bērnudārs. Pēc kādu pusotru gadu sarunām tika pieņemts lēmums, ka šeit Dūdiņdārs varēs būt. Un tad sākās tas nākamais etaps ar arhitektiem izveidot telpu plānojumu, ar Ainavu arhitektiem izveidot plānojumu, kāds bija šis ārā laukumiņš. Kā infrastruktūra un apkārtējā vide jaunajā teikā palīdz jūsu ikdienas darbam? Mēs esam tādā foršā jaunās teikas komunā, kur ir viss. Ir veikals, ir aptieka, ir pakamāti, ir kafejnīcas, var aiziet uz sporta klubu. Un dažkārt arī mūsu darbinieki šo iespēju izmanto. Kā bērnu vecāki un darbinieki novērtē bērnudārza atrašanās vietu pieejamās ērtības? Mūsdienās, kā mēs zinām, laiks ir šī svarīgākā lieta. Dārziņa atrašanās šeit ir tas, ka vecāki iegūst laiku, jo daudzi šeit strādā, daudzi vecāki šeit dzīvo vai pat dzīvo un strādā, un viņi novērtē to, ka dārziņš atrodas dažu metru attālumā, ka viņi var atvest bērnu uz dārziņu. Viņi var iegūt šos nesteidzīgos rītus kopā ar bērnu un nepavadīt laiku sastrēgumos.